Mēs nebijām pieraduši par savu ticību skaļi runāt. Vislabākais, kas ir, kad ne cilvēks, ka ne tikai runā, bet kad viņš ar savu dzīvi pierāduši nes augļus. Es sapratu, ka ticība ir milzīga dāvana, ka man dzīve ir milzīga dāvana un katra diena. Nolikt Dievu pirmā vietā un visu pārējo pēc tam, tas arī nav vienkārši uzdevums. Katram cilvēkam, kurš nepazīst Dievu, iekšā ir kaut kāds tukšums, un es zinu, ar ko to tukšumu var aizpildīt. Tas ir Jēzus Kristus, Dieva vārds un lūkšana, saskarsme ar Dievu, satikšanās. Esiet sveicināti, mīļie radio klausītāji, ir otrdiena, pulkstens ir 12:15 un ēterā ir raidījums tikšanās ar klausītājiem. Kopā ar jums esmu es Inese Šuļžanoka un viesos šodien pie mums ir atnākusi Ludmila Emīlija Priete no draudzes Priekavēsts. Sveika! Sveicināti! Uzreiz es tev uzdošu tādu jautājumu. Vai tu visu savu dzīvi esi bijusi kristiete? Patiesībā nē. Jo pa īstam es Jēzu iepazinu tikai, kad man bija 18 gadi. Es gāju draudzē no bērnības, man tā kā vecāka aizveda, bet es kalpoju vienkārši prieka pēc, un es Dievu nebiju iepazinusi kā savu personīgo glābēju. Un pēc kāda laiks arī no draudzes aizgāju projām, kad man bija pusauģi gadi, jo es vienkārši nebiju piepildīta, un man tā likās tikai kā reliģija. Un tad, kad es aizgāju projām, tad es ļoti meklēju Dievu. Es lūdzu, kur ir tas Dievs, vai viņš ir reāls, un es lūdzu Dievam, kāds viņš ir, vai viņš tur ir Buda vai vēl kāds. Un pēc kāda laika man liecināja man draudzene, un viņa man aizveda uz Jelgavas draudzi, kur es arī piedzīvoju Dievu. Un es atceros, es sēdēju otrajā rindā un sākās slavēšana, un Dievs man tik ļoti pieskārās, es visu dievkalpojumu noraudāju, un es sapratu, ka Jēzus, ka viņš ir dzīvs, un ka tā ir patiesība. Pēc kāda laika es arī sāku kalpot draudzē, un es atbraucu uz Priekvēsti, jo kalpot Jelgavā bija diezgan grūti, jo man vajadzēja tā kā braukāt uz draudzi, un tās bija ļoti lielas izmaksas. Un tad, kad es sāku kalpot Priekvēstī, tad tur es arī piedzīvoju brīnumus, un tie brīnumi arī seko man šodien katru dienu. Un Dievs ir reāls tagad manā dzīvē, un es viņu personīgi pazīstu kā savu draugu, kā savu glābēju. Varbūt tu vēlies arī padalīties ar citiem ar kādu brīnumu, kuru tu esi piedzīvojusi? Man pats lielākais brīnums, protams, ir mana atgriešanās, un kad svētais gars piepildīja mani. Bet vēl es esmu ļoti daudz brīnums piedzīvojis, bet viens no tādiem spilgtākajiem brīnumiem, tas bija dziedināšana. Es bērnībā biju slimojusi ar astmu, un kā ir zināms, astma ir slimība, kas ir uz visu mūžu. Viņi nevar tā kā ārstēt, var tā kā, kā lai to pasaka, tā kā apārstēt, bet neizārstēt pilnībā. Un es bērnību pavadīju slimnīcās, un atceros, mēs vēl kādu laiku dzīvojam laukos, un man gāja ciet elpu un nevarēja elpot, un ļoti, ļoti grūti bija. Man pat bija tādas situācijas, ka negribējās dzīvot. Un pēc kāda laika es vienkārši centos tā kā aizmirst, ka es slimoju ar šo slimību, un kā jau teicu, tajā laikā gāju draudzē, un es par to neapzinājos, ka Dievs man dziedināja no astmas, un tikai tad, kad es piedzīvoju Jēzu kā savu personīgo glābēju, tikai tad viņš man tā kā atklāja, ka esmu dziedināta un ka esmu brīva no šīs slimības. Un tajos laikos bija brīži, kad es skrēju un man gāja ciet elpa, un tagad ir tā, ka es ļoti bieži kavēju un es skrienu, un es varu brīvi skriet un es varu brīvi elpot, un es esmu dziedināta. Un šī slimība ir prom no manas dzīves, un es varu elpot brīvi, es varu dziedāt. Tajā laikā es nevarēju dziedāt, man viss gāja ciet. Un tagad es varu ieelpot, un es varu izelpot, un jā, Dievs ir reāls. Un vai tu arī izmanto šīs te dāvanas? Pieņemsim, ir labi dažreiz nokavēties un ir iespēja paskriet, vai tu arī izmanto kaut kā šīs dāvanas, kalpojot Dievam?
Es draudzē kalpoju aktiermeistarībā, bet es vēl kalpoju jauniešu centrā gospel korī, un es 3 gadus lūdzu Dievam, kāds ir mans aicinājums. Es arī visu laiku domāju, kur man iet, un tad man Dievs atklāja, ka mans aicinājums pirmām kārtām ir mīlēt Dievu un kalpot viņam no visas savas sirds, tas ir evanģelizēt, un pēc kāda laika es nokļuvu jauniešu centrā, sāku dziedāt gospel korī, un saprotu, ka tas ir mans. Un varbūt pēc kāda laika es varēšu arī izveidot pats savu gospelu, bet man jāiet tik pa bišķiņam, jo Dievs man sagatavo, es zinu, ka viņš man kaut kam sagatavo. Un gospelis, jā, tā ir mana sirdslieta, un es ar visu sirdi kalpoju ar to Dievam. Man patika tas, ko tu pieminēji kā savu pirmo aicinājumu, mīlēt Dievu no visas sirds. Man liekas, tas ir fantastisks aicinājums, un visdrīzāk mēs esam arī patiesībā uz to arī aicināti. Tiešām tas ir mūsu pats pirmais aicinājums. Dievs mūs ir mīlējis jau no pašiem pirmsākumiem, un viņš arī ilgojas pēc tā, lai mēs atbildētu viņam. Bet pasaki man lūdzu, ir dažreiz tā, ka cilvēks, viņš ir baznīcā, jā, viņš ir iesaisties draudzē, iespējams, ka viņš pat iesaisties kādā kalpošanā. Bet tajā pat laikā, vai varētu, ja tā tas cilvēkam, pieņemsim, pajautāt, un viņš godīgi liktu roku uz sirds, dažbrīd varētu arī, nevarētu viņš tā godīgi pateikt, ka jā, ka es mīlu Dievu no visas sirds. Kā tu palīdzētu šim cilvēkam, ko tu viņam pateiktu, kā tiešām nodot savu dzīvi tā pilnībā, bez atlikuma, tā, ka tikai skriet viņam pakaļ, tā kā Pāvils teica, kad sekojiet Kristam un vispārējās lietas jums tiek piemestas. Dažbrīd cilvēciski to ir ļoti grūti izdarīt. Man tas bija tā, ka Dievs man to visu laiku atgādina, mīl mani, un es to nesapratu, Dievs, kā lai tev mīlu, es varu mīlēt savu tēti, varu mīlēt savu mammu, bet es tev nepazīstu, kā, es tev nekad neesmu redzējusi, un pat vakar mums bija dievkalpojums, kur bija vārds, mīli mani, atdod man visu, lai es tev esmu pirmajā vietā, un Bībelē rakstīts, atdod man nomirsti pasaulē, un vienkārši pavadu vairāk ar Dievu, lūdzu viņam to lūkšanu, kā man tevi iemīlēt, Tēvs. Un tas nāks pats no sevis. Dievs piepilda ar uguni ar to mīlestību tevi, un tu vari to mīlestību dot citiem, un tas ir tik dabīgi. Un es tagad varu teikt, jā, ka es Dievu mīlu, un ka viņš ir pirmajā vietā manā dzīvē. Un es tevi klausos un skatoties uz tevi, kā tev acis mirdz un kā tu smaidi, runājot par Kristu, man nāk prātā šīs te viena frāze, ko es kādreiz arī dzirdēju, tāds ir Šons Kleiborns, amerikāņu sludinātājs, un viņš vienreiz arī tā teica par to, par evanģelizāciju, ka patiesībā mēs bieži vien mēģinam Dievu uzspiest. Viņš saka, visābā dažu brīdi mēs evanģelizējam tā, it kā mēs pārdotu lietotos mobīlos telefonus, it kā mēs gribam kādam iespiest, paņem, paskaties, kas tev labi un tā, un viņš saka, bet tas nedarbojās. Un vislabāk mēs Dievu varam nodot tieši ar to, ka mēs par viņu esam fascinēti, ka mēs esam aizraušies, mēs viņu esam tik ļoti iemīlējuši, ka mēs to nespējam parādīt. Un jā, tas uz tevi skatos, un man tas nāk arī tā, ka es skatos un redzu, jā, ir tiešām, ir dzīva liecība. Un to arī pati esi iesaistīta kādos arī evanģelizācijas projektos? Es cenšos, es tiešām cenšos, jo tas ir šogad, vasarā mums jaunieši braucam evanģelizācijas pasākumos. Es ļoti gribēju līdzi braukt, bet tieši tajā laikā Dievs man uzrunāja, ka man jābrauc ir uz Spāniju, un man jābrauc uz turienu, tur jāevanģelizē, un man, protams, bija bailes. Es tā, Dievs, kā es ar turiem braucu, uz spāņu valodu vispār neko tur nesaprotu, bet Dievs tā visu pakārtoja, kad es iekāpu lidmašīnā, bija fantastiski, man sagaidīja jaunieši ar uzrakstu Latvija, un es sapratu, ka esmu gaidīta, un tur es arī satiku daudz jauniešu no Latvijas, jo tur bija jauniešu tā kā pasākums, jauniešu dienas, un jā, tur arī bija daži nekristieši, kuriem es varēju evanģelizēt, un man bija tāds prieks, ka es arī tur varēju kalpot, arī ar mūziku, un galvenais, ka es tiem
tiem jauniešiem varēja pastāstīt, ka Dievs ir reāls, un es ceru, ka viņi piedzīvos to mīlestību arī tur esot Spānijā, jo Dievs ir visur, viņš ne tikai Latvijā, viņš ir arī Spānijā, un viņš ir visā pasaulē, viņš ir tikpat reāls un dzīvs. Kā tu satiki tos jauniešus? Tā vienkārši piegāja uz ielas un sāka ar spāņu jauniešiem runāt? Nē, patiesībā sanāca tā, ka tur bija daži latviešu jaunieši, kas nāca pie manis, un tad tā viens pienāk, otrs pienāk, trešais, un vienkārši sāk uzdot jautājumus par Dievu, un vai tu tici, kam tu tici, kāds viņš ir, un kāpēc tu tici, un kāpēc tu dedz, jo, ja tu esi kristietis, tad to var redzēt, jo mēs tur gājām, dziedājām uz ielas, un to nevarēja nepamanīt. Jā. Ko tu vēl ieguvi no šīm te jauniešu dienām? Tā, protams, jaunus draugus, jo tagad ir tā, ka Latvijā ļoti bieži mēs sarakstamies, un man prasa, kā man iet, un ko es daru, un es esmu tagad iesaistījusies arī tā kā Šemanef, kur ir iespēja arī tā kā braukt pa visu pasauli un evanģelizēt tā kā citiem, un jā, un tas, ko esmu iegūs, esmu sapratusi, kā es vēlos būt, tā kā es vēlos evanģelizēt pasaulē, un jā, tā ir mana misija, kāpēc esmu šeit, un jā, un tas, ko esmu iegūs, protams, tā ir mīlestība. Jā. Interesanti, ka klausītāji varbūt daudzi nezina, kas īsti ir Šemanef. Es tad pastāstīšu, Šemanef tā ir tāda Francijā izveidota ekumēniska kustība, kristīga. Šemanef tas nozīmē jaunais ceļš no franču valodas tulkojas. Patiesībā, man liekas, vai viņiem pirmā tikšanās vieta nebija uz ielas, kur saucās jaunais ceļš vai kaut kā tam līdzīgi. Bet es patiesībā jau kaut kad dzirdēju pavasarī laikam, ka šī kopiena arī uzsāka aktīvu darbību arī Latvijā, Liepājā. Pastāsti lūdzu, kas notiek šīs te kopienas, itros piesim Latvijā? Latvijā, jā, mums bija 16. oktobrī Liepājā tā tikšanās, un ko mēs darījām, mēs slavējām Dievu, mēs pielūdzām, mēs viens par otru lūdzām, tā bija tā kā sagatavošanās, un tas bija tas laiks, kad man tieši tajā laikā bija ļoti grūti, un par maniem lūdza. Jā, viņi tā kā sagatavo kristiešus viņu misijai, tā kā, kas viņiem jādara. Tā kā evanģelizācija, ja? Jā, pa visu pasauli. Un šobrīd kā notiek šī sagatavošanās? Pašlaik mums ir tikšanās, bet tā kā man ir augstskola, es ļoti reti, ka tieku, un mēs tā kā sarakstamies tikai caur e-pastu. Un šo vasaru, kas būs, es ļoti ceru aizbraukt tieši Šemanef uz Franciju, kur tieši ir šī kopiena, un jā, es tieši arī ceru tur arī tā kā iesaistīties misijā, jā, tur arī būs tā kā jauniešu dienas, un es ceru, jā, tur piedalīties. Jā, bet jauniešu dienas patiesībā tas ir, man liekas, mums jau pirms brīža, pirms kaut kādiem dažus raidījumus atpakaļ, patiesībā vairākus, tas jau bija kaut kur laikam vairāk rudens pusē, laiks vienkārši ļoti ātri skrien. Bija arī cilvēki, kur arī liecināja par to, cik brīnišķīgi un cik svētīgas bija jauniešu dienas, cik daudz lietas viņus tā kā pavēra, un arī pat cilvēkiem, kuri kristieši ar pieredzi, tomēr katru reizi tikšanās ar jaunām kultūrām, un es pati piedalījos jauniešu dienās, un es varu pateikt, ka tas bija neparasti, ka tu esi vienā brīdī, un tu redzi, cik vienā brīdī kopā ar tik daudz kristiešiem, un tu redzi, cik patiesībā šī mūsu baznīca, viņa ir tik liela un neparasta, ka tajā pat laikā tie kristieši, cik viņi ir dažādi, gan viņu izpausmes dejā, gan viņu mūzika, gan viņu ritms, gan kā viņu mentalitāte, un vienā brīdī tu esi kopā, piemēram, tur, kad 3000 jaunieši sanāk kopā, un tur ir kopā jaunieši patiesībā no 44 valstīm, un tur ir gan jaunieši no valstīm, kuras mēs lasām, kur notiek kristiešu vajāšanas, pieņemsim, kā Ēģipte, kā Sīrija,
Vēl arī kaut kādas bija no Ķīnas, no Korejas. Tāpat laikā, protams, tur ir jaunieši no Dienvidamerikas, un viņi nāk ar savām krāsām un ar savu to spēku un tādas, un man tas arī bija ļoti, ļoti bagātinoši. Un šobrīd arī tiek runāts par to, ka varbūt kaut kādas līdzīgas jauniešu dienas varētu arī notikt Latvijā. Šobrīd tas gan, protams, vēl tiek spriests un tā, bet iespējams, ka 2015. gadā, tā kā, cerēsim un gaidīsim, kāpēc gan nenotikt brīnumam, un vienā brīdī mēs tā skaitījām par to, ka jauniešu dienas toreiz piedalījās 2 miljoni jauniešu. Un tad, ja ienāktu, piemēram, pāri miljonam jauniešu Latvijā, tad sanāktu, ka aktīvi praktizējoši kristieši patiesībā Latvijā ir lielākā daļa iedzīvotāju. Vismaz uz nedēļu tas būtu vienkārši, man liekas, fantastiski un liela svētība mūsu valstī. Jā, bet par to vienotību, tas bija, man liekas, tas bija lielākā tā iegūšana, tieši to, ko mēs ieguvām, to vienotības sajūtu. Tas, ka mēs neesam, tur pieņemsim, tu neesi no tās draudzes, tu neesi no šitās draudzes, tu neesi no tās valsts, no tās. Vienkārši mēs bijām visi kopā, un visi kopā pielūdzām vienu Kristu. Un tas bija nepārspējami, tas bija vienkārši fantastiski. Man ir sapnis par kaut ko līdzīgu, ka varētu būt arī kaut kas tāds Latvijā, kad kaut vai latviešu jaunieši no dažādām draudzēm varētu sanākt un darboties. Un tas, ka ir šī kopiena ŠMNF, tas ir arī tā brīnišķīgi, tiešām tas tāda varētu būt iespēja. Pastāst par saviem kristīgiem sapņiem. Mans sapnis, es arī ļoti vēlētos, lai šie pasākumi, šīs jauniešu dienas būtu arī Latvijā, un pirms kādiem 3 gadiem es lūdzu Dievam, kur man iestāties augstskolā. Un es lūdzu, un Dievs man atklājās, ka man jāiet uz kultūras vadību, un es nesapratu, kā un kur, jo man tik ļoti bāsa no publikas. Un es domāju, kā es iešu un stāstīšu, un kā es vadīšu pasākumus, un tas likās neiespējami. Un Dievs man vienkārši teica, ka viņš visu pakārtos, un ka pienāks diena, ka es to varēšu darīt, un ka viņš man tagad sagatavo. Un ir pagājuši 3 gadi, un tieši tad, kad es biju Spānijā, es sapratu, ka es vēlos Latvijā tieši organizēt kristiešu pasākumus, jo Latvijā ir tik daudz pasaulīgu pasākumu, kur ir tik daudz sliktas lietas, kā alkohols, narkotikas, un jaunieši pat 15, 14 gadi, un viņi piepildās ar to negatīvo, un viņi slikti jūtas, un es eju uz ielas, un es redzu, ka viņi kaut ko meklē, viņi to meklē mūzikā, viņi to meklē alkoholā, un viņi iet uz tiem pasaulīgiem pasākumiem, un pēc tiem pasaulīgiem pasākumiem viņi jūtas vēl sliktāk, viņi atkal kaut ko meklē, viņi piekdienās iet uz klubiem, un man viņus ir ļoti žēl, un tieši tāpēc, cik tas būtu fantastiski, ja Latvijā būtu pasākumi, kā jauniešu dienas, kur būtu ļoti daudz jauniešu, un kas pielūgtu Jēzu, un tas būtu dzīvi, un atgrieztos ļoti, ļoti daudz mūsu latviešu jaunieši. Jā, man ir tāds sapnis, un es zinu, ka tas piepildīsies, jo mums sapņi jāsapņo kopā ar Dievu, un es viņu sapņoju kopā ar Jēzu, un es taču neesmu viena, tad jau viņš man palīdzēs. Un tā otrs sapnis, kas man būtu, tas ir gospels, un gospels Latvijā, jo es zinu, ka Latvijā ir kādi 3 vai 2 gospeļi, kas īpaši nav pazīstami, kas īpaši nav populāri, un cik tas būtu labi, ka mūsu gospels dziedātu pa visu Latviju un dziedātu kristīgu mūziku un aizraut arī pārējos jauniešus. Jā. Tev ir skaistas sapņi, mīļie radio klausītāji. Es domāju, ka mēs šodien varētu varbūt arī lūkšanās arī nest šos sapņus, šos Ludmilas sapņus Dievu priekšā un aizlūgt arī par tiem. Es domāju, ka tie ir brīnišķīgi un nāktu arī par svētību visai Latvijai. Tā kā paldies tev, Ludmila, paldies tev par tavu atvērto sirdi un par tavu prieku un par tavu mīlestību, kur tu paudi gan pret Dievu, gan arī pret līdzcilvēkiem, par tavu deksmi, par to, ka tu neļauj sevi apdzēst, un paldies, ka tu šodien atradi laiku būt kopā ar mums un dalīties tajā, un varbūt arī aizdedzināt tos, kas klausās, un arī mani.
Paldies jums, mīļie radio klausītāji, ka klausījāties. Es vēlos atgādināt, šis bija raidījums Tikšanās ar klausītājiem. Kopā ar jums biju es, Inese Žanoka, un uz tikšanos jau nākamnedēļ.